Un pa kreisi redzu vienu prettanka bateriju. Tas prettanka lielgabals. Un tur viņi paši tie apkalpi viņus stum. Bet tie visi tagad ievainoti ir, viņi nestum pat labi. Viņi visi ir ievainoti un sauc man nošaumūs. Tu saproti, ka... Ko es tiks... Man... Un palīdzības ar viņiem nevar sniegt, tāpēc, ka man pašam savs uzdevums ir. Nu, tas tā palicis trakāk atmiņā. Nu, un, kad bijām priekšējās līnijās, tad devu pa 100 gramu šnabi, kad uzbrukumā arī. Es šnabi nedzēru, bet tad sakrāju, un tie vecākie vīri, tie ierauj tagad tām tranšējām garām, tagad cits stāsts faktiski. Tagad uz to staciju nasu, mēs divi ar tādu Naumovs krievs ar palīdz atmiņā uzvārds. Tas ierauj ritīgi no tās blašķes. Krievi jau, nu, tai ģerevņā, tur tagad ir mājas jau parādās jau. Bet līdz turienai liels gabals vēl mums atklāts lauks, bet tavu brīnumu vien salmu vai siemkaudz neatceros. Tas Naumos aizskrien pirmais. Tagad es aizskrienu aiz to siemkaudz, skatos, šis nolaidz bikses, un šita lode tek kaut kur kājā iekšā. Nu, ko es viņu individuālā paketa katram ir, es sabindēju viņu, un tālāk līdu, tāpēc tur apšaudīju to lauku. Līdu tā kā kurmis pa grāvu, pa to sniegu. Bet tik grūti tas telefona aparāts slīd. Viņš neturās uz muguras, slīd apakšā tev lien. Tā spole arī to kaut kā tu velc viņu tur. Nu, aizlīd līdz turienei, līdz tai mājai. Tagad man tur jādežūrē pie bataljona komandieri bija. Bataljona komandu punkts bija, krieviem tāda liela pagraba bija ārā tāds, un diezgan spēcīgs tas pagrabs tāds. Tur bija tas komandu punkts, nu, tur bija tas bataljona komandieris, tur bija izlūki, cik tur es neatceros. Un es ar tur biju, naktī pārtrūkst sakari man. Nu, neko darīt, jāiet. Bet tad jau man nebija vairāk tā garā šauteni, tā jau bija nomainīta automāts ar to apaļo disku bija. Tas es eju pa durvīm ārā, tur blakām māja deg un pa nakti gaišs. Tagad man tas automāts uz muguras, visa spola tagad nav, bet viena daļa tāds rituls tie vadi, no telefona aparāts obligāti, lai es varētu. Es tikko pa tām durvīm ārā, un lode man te automāta diskā iekšā. Mugurā viņi neskrēja, bet tai diskā. Tiem telefonistiem mums jau tāpatās tā nesamā daudz, man otra diska nebija. Iegāja atpakaļ, tie izlūktiem jau vairāk, tie iedeva citu disku. Un tas rots bataljona komandieris iedeva to savu ziņas iedeva līdz man. Žīdiņš bija. Es saku, kāpēc tev nav automāti? Viņam revolvers tikai. Viņš saka, kādu nozīmi tam automātam? Faktiski es viņam piekrītu.
ja tur vācieši speciāli pārrauj to līniju un sēd un vaktē tev gaida, tad es ar savu automātu tikpat nepaspēšu neko izdarīt. Nu, laimējās sasējām un atnācām atpakaļ, bet tagad otrā dienā tur uz priekšu tā stacija, var sakot, vācieši jau padzīt projām bija no tās sāģas. Bet dzelzceļa stacija Nasva. Un tur tā ir mūra ēka. Un augšā, nezinu kā tur aizmugurē vāciešiem palicis tai stacijas ēkā viens lielkalibra ložmetējs. Ar visu apkalpu skaidrs. Nu, un tur nevar nekur tikt klāt. Tagad tas bataljona komandieris, kur tur izsauc vienu tanku, un uz to tanku sēdina desantu. Tagad no tiem vietējiem, kas viņam bija tos izlūkus tur, pavārus sēdināja, es domāju, man ar tulīt uzsēdināja. Man neuzsēdināja, tāpēc, ka vajadzīgi tie sakari vajadzīgi ir. Nu, tie aizbrauc, tad tomēr tas tankam jau lielgabals ir, tas tur sadeva ritīgi pa to mūru, pa to augšu, no kurien viņš. Un tad, tika galā tiem vāciešiem.